Es arī gribu kafiju, ja tā godīgi. Es arī visu kafiju saproju. Tāpēc šie svētki ir īpaši ar to, ka mēs atgādinām šo izcilo personību kultūras mantojumu, kas mums, kā tāda zelta monēta, iet līdzi laikam un Višere Valdemiere skaists uzvārds. Ja tātad Visiem sveiciens no Madonas pagasta Zosāniem. Atkal kārtējā indiešu imidžā. Tas nozīmē, ka mēs, Vijas Vētras fonds, tā dibinātājs un dalībnieces deju grupas Rituāls sastāvā, esam ieaicinātas uz mākslas dienu vai diena mākslai. Mēs stāstīsim par mūsu skolotāju Viju Vētru, kur šogad aizgāja mūžībā 103 gadu vecumā, nesot tālāk viņas zināšanas, viņas garu, viņas sakrālās dejas influences. Mēs rādīsim deju, runāsim par viņu un demonstrēsim video, kā arī būs redzams video fragments no viņas atvadu pasākuma. Izlasīju agrā jaunībā, mācīdamies viņam labi. Tad es varu teikt, ok, tad tu šito jau to pateici. Tātad iecietīgi arī pret citiem uzskatiem. Tālāk, Reko šito var pateikt. Pēdējos gados viesodamies Latvijā, viņa Vētra dejos arī šajienas baldošajā. Es atceros vienu to, kur es lasīju. Bet šito gan ir citāti, Jā. Es atļaušos piebilst, kad Vijai Vētrai prasīja, mainījās koreogrāfijas izņemot vienu. Stingra. Bet pārējās tātad, Arī, ka šī deja pirmā ir visur vienmēr sākums, un tā ir viņas vizītkarte. Tā pirmā deja. Reku, būvā apkārt tev. To tagad vajag sasprast. Sprauž. Arī tur ir dažādie deju stila dejas. Tikai paši. Meitenes gatavojas. Deju grupa Rituāls. Pēc mūsu skolotājas aiziešanas debesīs nes tālāk viņas sakrālās dejas zināšanu. Uzmanība nāks pie šī punkta. Man arī var uzlikt. Vēsturē. Protams. Izstāstīt tādu lietu, ka šī mums indiešu dejās ir ritmiskas dejas, vienmēr bija ar ripu, un ir arī dejas, kur ir stāstījums. Mēs vēl joprojām atrodamies Madonas rajona Zosānos un intensīvi iet mūsu mazais mini koncerts. Pēc indiešu divalī dejas, manas sveču kāzu dejas un abām indiešu klasiskās dejas dejotājām, Laris un Aiva. Tālākā deja būs Saules puķes. Tā būs faktiski performance. Muzejs. Pāris atklājas vārdas un jāsasniedz un uzsāk var iesaist. Vaņota bija pirmā latviešu opera. Opera cietā cepures, somas. Gandrīz kā pie mums Kurpes. Uzstādāts, jā, čomadā.
Visi šitie tiešām pa īsti. Ieviņās sveiciet mājās. 101 gadu mamma. Jā, nu mums arī. Un pasaka, viņai vētrai, viņai jāmēģina viņa vētra pārsist. Obligāti. No mērķi vajag izvirzīt. Mērķi. Jā. Nē, nu mērķi. Nē, uztaisām. Tagad mūsu uztaisām. Meitene. Tāpēc man ir ļoti grūti šeit. Man tas prieks pēc tam, nu varbūt. Viss Krievijas kompānijas, ka nebija tas konflikts. Te bija tā, ka bet te nebija tā kā tagad. Tas jau katru gadu nāk klāt. Un tur bija milzīga rīja, aiz tā dzīvžoga, tur ir tāda ceļš, bet tur bija milzīga veca rīja, kur man nav to krūmiņu, tos darbus, kur likt iekšā, ieiet tur iekšā, paskatīt, tur ir gaisma. Es jums neiešu, jo tur pa katru tur stundām var komentēt. Tur ir stāvas, te ir viņas 1000 gadus runa, un te ir viss tā, bet tas tikai tajā gadā. Un tad kalnā ir uzlikts tas akmens, ka 1000 gadus Jāņi, te bija galvenie Latvijas Jāņi. Šeit ir arhitektūras lietas. Nu, te ir kičs. Redziet, kā tā māja izskatījās. Tā ir 18. gadā, tad, kad dabūšana. Te ir arhitektu biedrības dibināšanas protokols, kur viss Krūmiņš ir viens no dibinātājiem. Te ir viņa projekts Daugavpils Zemes banka. Man tie visi projekti ir. Te ir, piemēram, tā ir tā unikālā bilde. Redziet, kur Krūmiņš sēž. Purviņš, Krūmiņš. Pasties, ko labi, jo tu biji šķībi nolikusi. Tagad ceļām. Jā. Cik stabili. Nu, beig. Tagad šito pārliek. Jā. Netik tu. Vai cilvēki ir garām. Paskatieties, kāds skaistums te ir. Lupīns šitās laikam saucās, redzat? Un šitāds ezeriņš ar visām ūdens rozītēm. Tāds skaists ezers, tāds maziņš. Mēs arī. Tā tik skaisti. Baudam. Pie Balgas luterāņa baznīciņa. Pabeigta un iesvētīta 1805. gadā. Atjaunota 90. Sena 800. Jā. Te viņa tā baznīca ir atjaunota. Baznīca ir atjaunota. Un aiziet, skatāmies, kas tur ir iekšā. Tātad mēs ejam pie Balgas baznīcā.